Jauns notikums, pats vasaras vidiņš, rallijs Latvija diezgan neparasti sapulcējas visus vasarā. Jā, tas ir tāds nebijis notikums, manuprāt, cik vismaz manā nevisai garajā rallija braucēja pieredzē, bet, laiks šitās ir fantastisks. Un es jebkurā brīdī būtu gatavs rallija Latvija vilkt tai vasarā iekšā un prieks, tas beidzot izdevies. How's the feeling? Yeah, quite good actually. I think I was looking forward for rematch with Nikolai, but he's not here, so not so nice. So not having a fierce competitor, you will maybe have loosened your energy. No, I don't think so. Of course, I have to drive flat out all the time, but I think I would like to have rematch with Nikolai, but I will have it. I think so. Asfalts ir daudz. Man tas asfalts īpaši netraucē, viņš man liekas interesants. Bet, Grand Topi pamaz, lai neteikt, ka 3, bet ar visu to, man liekas, diezgan tālu cits no cita, lai radītu Latvijas rallija iespēju. Un pa vidu biķernieki un jābrauc visu. Ļoti labi, tāpēc, ka gaidīts rallijas, ka ir labs laiks Rīgā. Ļoti jauki. Bruns ātrposms, tur būs ļoti ātri un tur ir nopietni jāuzstāst stūrmanim, ka priekšā tiešām tur būs ātrs līkums, nevis tur lēns līkums, lai varētu noturēt to gāzes pedālu un atkal jāstaupa tehnika asfaltā. Šodien vispār tāds mazliet pagrūts pagrūtdiena, tāpēc, ka ir gulēts ļoti maz. Notika tāds neliels forsmažors, ka dabūjām visi draudzīgi paskrūvēt automobīlu, salikt jaunu motoru, saregulēt viņu un ir pagulēts kāds 20 minūtes. Šodien būs diezgan tāda grūta diena, kur būs jātiek galā arī pašam uz sevi. In my 20 years experience, actually 2 days here, I'm not pretty sure I ever started Rally Latvia, particularly this rally. And another thing, which is even more strange, is my first time in the Bikernieki track, even though it's 300 kilometers, but I never been here. So interesting, I'm looking forward to that. Competition, okay, we have some really quick bastards, so I'm looking forward to all that. Ir tā, ka arī pierakstot trasi, tie ātrumposmi pa lielam jau rallijos, vai viņš ir vienā virzienā vai citā, bet tā vieta jau ir paliek, kur tie visi ceļi ir. Un rudenī ir mazliet savādāk, rudenī zāle vairs nav vairs kokiem labs, un tomēr redz mazliet vēl tālāk to visu ceļu. Bet šobrīd jau, kad rakstīt, tad ir zāle gar ceļmalām, un nav tā baigā drošība, ka var kaut kur piegriezt, var kaut kur piebraukt tuvāk, ir jābrauc ļoti pa ceļu. I think this one is most difficult now this year, I think, because it's very fast, it's narrow and then it's wide, and I think this is the most tricky one this year. Are you friendly with tarmac surface? I like tarmac, but I like more gravel because I live in the woods at home, so I like to attack and stuff, but I always like tarmac. It's you get the nice clean driving and then it's good fun. Pagaidām jūtos labi, jo vēl ir tikai oficiālais starts un jāpārbrauc pāri estakādei. Es nezinu, kā es jutīšos pēc pirmajiem ātrumposmiem, bet es nezinu, manuprāt, mēs esam izdarījuši pietiekami daudz darba kopā ar Māri un jātic stenogrammai, jātic stūrmanim, kas neierasti man un brauksim.